Pēcspēles intervija. Kas bija jūsu klupšanas akmens uzbrukumā tieši? Tas tur pie vārtiem. Cik liels viņš bija? Es atvainojos, kā jūs nespēlējot savās mājās, kā jūs izjūtāt to, ka jūsu fani jūs neatbalsta, bet pretinieku fani tieši ņēma virsroku jūsu faniem? Es jūtos ļoti labi. Paldies jums, paldies. Kā jūs jūtaties, ka jūs uzņēmāties iniciatīvu savā spēlē aizsardzības zonā vismaz pie ūsiņām? Cits nekas neatliks. Citiem nebija ko spēlēt, vai ne? Jā, nebija kas cits. Bet, ka jūs gājāt uzbrukumā, teiksim, ka tur stāvēja fani labajā malā un atdevāt piespēli, un tur bija, teiksim, tas uzraksts labajā pusē, un tur ovācijas aizgāja, nu, un, teiksim, tajā brīdī tā piespēle neizgāja, un tad, jā, mājās māma, nu, tad kā tur bija? Jā, kā apmēram arī bija. Kas tieši bija? Parakstiem uz kreklu. Kas tieši bija? Jā, vai jums nav pretī, ka jums ir Pliners parakstījies uz kreklu? Askolds? Nē, Jākabs Pliners. Kurās smadzenes pumpē. Kā jūs vērtējat Gardā ietekmi uz savu spēli? Ja nebūtu šita kolēģis uzbrukumā notārs, tā nebūtu šā spēle. Mums ir pēcspēles intervija. Kā jūs komentētu viņa spēli aizsardzībā un uzbrukumā un viduszonā? Jā, viņa, bļet, tā tur lenta izlāt traucēja pa laikam. Nopietni, uzbrukumā viņš traucēja to stulbo lentu. Kāpēc? Tas ir pīzies šitā pateikt. Lenta stulba. Labi, paldies mūsu sponsoriem. Paldies.